Sveicināti raidījumā 5. novads. Šodien raidījumā stāstīsim par to, kāpēc ārvalstīs dzīvojušiem latviešiem ir svarīgi kopt savu valodu. Kādas teātra izrādes Īrijā skatījās latvieši un kādas iespējas viņiem varētu pavērsties nākošgad. Un iepazīsimies ar latviešu puiku, Īrijas motokrosa čempionu. Tas viss raidījumā 5. novads. Agrāk vai vēlāk katra ārzemēs dzīvojoša ģimene saskaras ar situāciju, kad bērni, īpaši tie, kas ir dzimuši svešumā, saziņai izvēlas mītnes zemes, nevis latviešu valodu. Arī tajās ģimenēs, kuras mājās sarunājas tikai latviski. Zaļajā salā dzīvojošiem latviešu bērniem lielāko daļu laika ikdienā nāks pavadīt angliskā vidē, bērndārzā, skolā, ārpus skolas nodarbībās vai ar draugiem, kuri bieži vien ir dažādu tautību pārstāvji. Mātes valoda, kur dzimtajā zemē dzīvojot bērns apgūst bez speciālas apmācības, svešumā mazuļiem jāmāca papildus ieguldot tajā gan vecāku laiku, gan naudu. Daļa Īrijā dzīvojošo latviešu ģimeņu šo problēmu ir apjautuši un mēģina savus bērnus motivēt apgūt latviešu valodu, kultūru un tradīcijas. Viņi varbūt ir dzimuši šeit, bet tomēr tas vecāku tās tradīcijas, ko mēs esam ieguvuši Latvijā, kultūra, latviskā vide, tas viss, es domāju, tikai viņus vienīgi bagātina. Tā ir tā saikne ar Latviju, un mēs gribam tai sabiedrībā, tajos cilvēkos ar tām interesēm, ar to kultūru. Tāpēc mēs ejam, tāpēc mēs to darām. Man vairāk vai mazāk būtu vecvecāki, lai varētu sazināties vecvecākiem. Un arī, kad kaut kādas dziesmas dzied, kad saprot, par ko dzied, teiksim, Maijā Džužu, jo mamma atbrauc, tas mums zina, kas tas tāds ir. Jā, un vecmamām arī ir lielāks prieks, ka bērns var latviski runāt, un kad viņas lasa pasakas, viņš saprot, par ko ir tā pasaka. Latviskuma saglabāšana un latviešu valodas mācīšana bērniem svešumā nevienmēr nākas viegli, un iespējams tāpēc nedēļas nogalas skolas apmeklē vien apmēram 5 līdz 7% zaļajā salā dzīvojošo latviešu bērnu. Taču tie vecāki, kas ved savus bērnus uz šīm skolām, atzīst, ka tās būtiski maina viņu atvašu attieksmi pret latviskumu. 3 gadu atpakaļ vēl, kad nebija latviešu skoliņi pie mums sportlīšos, tā saruna valoda bija kaut kāda minimāla mums mājās, bet tomēr, lai būtu vieglāk, mēs tad izteicāmies, lielāko daļu tomēr runājam angliski, kur tagad ir 75% latviešu valoda un varbūt tikai bišķiņ vēl angļu valoda. Tā kā 100% var redzēt atšķirību. Īrijā ir izveidotas un aktīvi darbojas 13 latviešu nedēļas nogalas skolas, Ziemeļīrijā 2, kā arī jau 6. gadu Dublinā darbojas latviešu bērnu mūzikas studija Mazais Letiņš. Lielākā un vecākā no skolām ir latviešu biedrības Īrijā nedēļas nogalas skola Saugriezīte, kura darbojas Dublinā. Skola patiesībā darbojās jau 10. gadu. Šis ir īpašs mācību gads, jo ir iesācies 10. mācību gads. Un šogad skola apmeklē vidēji 45 skolēni. Protams, skoliesēm parasti mazliet vairāk un varbūt uz gada beigām mazliet bērnu atbirst. Skoliņu nodarbības bērniem parasti ilgs 3 līdz 4 stundas, un tās notiek reizi nedēļā, sestdienā vai svētdienā. Skolotāji šeit strādā pēc brīvprātības principa, ziedojot savu brīvo laiku un talantus, un atalgojumu nesaņem, vai arī tas ir simbolisks un nosedz vien ceļa izdevumus. Protams, tas viss ir balstās uz aicinājumu, un tas ir kaut kas tāds, ko mēs mīlam darīt. Bet pilnīgi noteikti tas nav mājas darbs, tas ir brīvais laiks, ko mēs pavadām šeit. Un katrai no mums varbūt ir savs personīgs iemesls, kāpēc mēs to darām. Dažām no skolotājiem arī bērni apmeklē skoliņu, kas vienmēr ir ļoti saistošs iemesls, kāpēc mēs nākam un darbojamies katru svētdienu. Latvijas valsts valodas aģentūra ir ļoti liels atbalsts mums. Mēs esam apmeklējuši kursus un seminārus, un meitenes aģentūrā ir fantastisks atbalsts. Papildus iknedēļas darbam latviešu skolās tiek rīkot arī kopīgi pasākumi, kuros bērni, vecāki un pedagogi var satikties, parādīt sevi un novērtēt citu sasniegumus. Šorudenī jau 3. gadu pēc kārtas notika Latviešu biedrības Īrijā organizētais latviešu bērnu talantu konkurss Protu. Šoreiz tas norisinājās Ziemeļīrijas pilsētā Portudaunā. Tur satikās talantīgie bērni no 5 nedēļas nogalas skoliņām, kā arī no mūzikas skolas Mazais Letiņš un bērnu dejkopas Dzirneviņas. Lai arī pēc konkursa tika dalīti diplomi, pats nozīmīgākais ieguvums no šī pasākuma nenoliedzami bija prieks bērnu acīs, jaunu draudzību veidošanās, kā arī vecāku un skolotāju gandarījums par ieguldītā darba rezultātu.
bērniem tas ir vajadzīgs, to mēs sapratām. Un, ja tas katru gadu mums bērni šo te pasākumu atbalstu, atrodot latviešu draugus, ir vislielākā varbūtība, ka bērni arī paliks par latviešiem nākošajā paudzē. Latviskās identitātes saglabāšana ir svarīga ne tikai tiem latviešiem, kuri plāno un iespējams tuvākā vai tālākā nākotnē arī atgriezīsies Latvijā, bet arī daudziem tiem, kuri izaugs, izglītosies un savu dzīvi veidos citur pasaulē. Ja netiks pārauta šīs tīka, kas saista viņus ar senču dzimteni, tad paliek cerība, ka reiz atgriezīsies arī viņi. Tas, ka latvieši Īrijā labprāt dodas uz teātri, nav nekas neparasts. Lielākoties apmeklēts tiek balets vai opera, mazāk īru dramatiskā teātra izrādes, kuras skatīties latvieši bieži vien baidās tieši valodas barjeras dēļ. Saku, vai varēšu saprast itin visu, kas notiek uz skatuves, ja aktieri runās tikai un vienīgi angliski. Labi ir tad, ja patrāpās gabals, kas tapis pēc pazīstama romāna motīviem, jeb populāra luga, kas kādreiz jau bijusi skatīta iestudējumā drāmā vai dēlē Rīgā. Sliktāk, ja autors ir mazāk pazīstams vai gabals pavisam svešs. Īsti svētki Īrijas teātra mīļiem, protams, ir tad, kad viesizrādēs uz Zaļo salu atbrauc mākslinieki no Latvijas. Un pat jāatvestā izrāde nav nekāds īpašais skatuves šedevrs. Dublinā parasti visas vietas skatītāju zālē ir aizpildītas. Nu, kaut vai tāpēc vien, ka uz skatuves spēlē jau Latvijā iemīļoti un šeit ļoti gaidīti mūsu pašu aktieri. Skaidrs, ka viesizrādēs nav iespējams atvest monumentālus iestudējumus ar milzu dekorācijām, tērpu kaudzēm un rekvizītu grēdām, tāpēc vispateicīgākie ir vai nu tā saucamie stand-upi, vai arī izrādes, kurās piedalās mazs skaits aktieru, bet dekorācijas ir sadzīviskas un tās iespējams arī ātri pielāgot katrā izrādes norises vietā. Šādas izrādes uz Dublinu parasti ved izrāžu apvienība Panna un neatkarīgais teātris Kabata. Viens no aktīvākajiem vietējās kultūras dzīves rīkotājiem ir kompānija Sergevi, kas jau vairāk kā 4 gadus nodarbojas ar latviešu vieskoncertu un teātra viesizrāžu organizēšanu Zaļajā salā. Arī šajā sezonā Sergevi paredz Īrijas skatītājiem iespēju baudīt vairākas teātra izrādes. 2015. gadā teātris, kurā viesosies apvienība Panna ar 2 izrādēm. Viena būs Puse no sirds un otra Gribu bērnu. Evita Kudrešova, kas Radisson Blu viesnīcas sarīkojuma zālē šīs sezonas pirmās viesizrādes laikā iepazīstināja sanākušos ar iecerētajiem pasākumiem, šim vakaram bija sarūpējusi arī izrādi Uzmanīgas sievietes. Skatītāji daudz, te ir 200. Lielais vairums no viņiem ieejas biļetes uz Valdemāra Šūriņa režisēto izrādi bija rezervējuši jau laicīgi. Izrādes starplaikā aptaujājot skatītājus, daudzi atzina, ka labprāt skatītos ne tikai komēdijas, bet arī nopietnākas izrādes. Tomēr cilvēki arī saprot, ka neko lielu uz Īriju atvest nav iespējams, tāpēc īsām izklaides ludziņām sestdienas vakarā arī nesot nevainas, un teātra izrādes no Latvijas šeit tiekot ļoti gaidītas. Šādu cerību vieš arī Latvijas kultūras ministrijas nesen izsludinātais konkurss par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu, dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējas nodrošinājumam un latviešu kultūras pieejamībai ārvalstīs. Pretendents, kas uzvarēs šajā konkursā, būs atbildīgs ne tikai par dziesmu svētku rīkošanu ārpus Latvijas, bet arī par Latvijas profesionālās kultūras un mākslas pasākumu, tostarp viesizrāžu plānu izveidu un īstenošanu. Tieši viesizrādēm diasporas zemēs nākošajā gadā valsts ir atvēlējusi 43 000 eiro. Kultūras ministrijas sabiedrības integrācijas departamenta informatīvās vides integrācijas eksperta Gunta Robežniece skaidro, ka šī konkursa uzvarētājs savu darbu organizēs tā, ka diasporas kultūras pasākumu rīkotāji atsevišķās valstīs varēs izvēlēties tieši tās izrādes, kuras vēlas redzēt un ir gatavas uzņemt pie sevis. Šāda iespēja izklausās visnotaļ apsveicama un cerams, ka nākošajā gadā skatītājiem Īrijā radīsies vēl kāda papildus iespēja apmeklēt latviešu teātra izrādes ne tikai Dublinā, bet droši vien arī citās Īrijas pilsētās. Kopš vairāk 10 000 latviešu par savu mājvietu ir izvēlējušies Īriju, neizpaliek arī mūsējo panākumu šajā zemē. Izņemot darbu un skolu, visaktīvākā integrācija notiek caur sportu, un tieši šajā jomā Īrijas latviešiem ir vislielākie panākumi. Pēdējo 10 gadu laikā ik gadu kāds vai pat vairāk latviešu ir kļuvuši par Īrijas čempioniem. Tas ir pats lielākais sasniegums, ko var panākt, nemainot pilsonību.
Izņēmums nav arī šis 2014. gads, kad varam lepoties ar 2 īrijas čempioniem, no kuriem viens ir 11 gadus vecais Kristers Žigālovs. Latviešu puikas šogad kļuva par īrijas čempionu motokrosā, motociklu klasē līdz 65 kubikcentimetriem. Tikko kā Kristers piedalījās vienās no pēdējām šīs sezonas sacensībām. 100 jūdžu komandu braucienā tas notika netālu no Dublinas, Gormanstone trasē. Te Kristeru pazīst gan viņa vecuma sportisti, gan pieredzes bagāti motobraucēji. Jauno čempionu labi pazīst arī sacensību rīkotāji. Pēdējo 5-6 gadu laikā motokrosā piedalās visai liels skaits sportistu, kas Īrijā iebraukuši no Austruma Eiropas. Kristers viņu vidū ir visrezultatīvākais. Ja pagājušā gadā viņam bija labi rezultāti, tad šogad viņš ir kļuvis par īriešu čempionu savā kategorijā, un tas ir ļoti ievērojams sasniegums. Trases direktors stāst, ka šogad zēns tika virzīts arī starptautiskām sacensībām, lai tajās pārstāvētu Īriju, taču piedalīšanās neizdevās īstenot finansiālu apsvērumu dēļ. Kristera vienīgie sponsori pagaidām ir tikai viņa vecāki. Protams, īrijas čempionu titulu izcīnīja pats Kristers, tomēr, ņemot vērā zēna vecumu, ir pats par sevi saprotams, ka liela nopelna šeit ir arī jaunā talanta vistuvākajiem cilvēkiem. Kristera tētis Atis, kuram dēla aizraušanās izmaksā līdz pat 10 000 eiro gadā, ir ne tikai dēla treneris, bet arī galvenais mehāniķis. Viņš ieved mūsu garāžā, kurā tiek kopts, remontēts un sacensībām sagatavots Kristera galvenais sporta rīks – motocikls. Kristera tēvs uzskata, ka sacensībās jāpiedalās regulāri. Mēs cenšamies it kā vairāk no gonkas uz gonku izkaust, un treniņa tāpēc, ka tomēr gonkā jau tomēr viņš vairāk sevi atdot nekā treniņa. Treniņa vienkārši nobrauc tā tikai, lai tik būtu nobrauc. Gonkā jau tā īsti nevar. Kamēr vīriešu pārziņā ir tehnika, tikmēr mamma rūpējas par sadzīviskām lietām. Lielākas vai mazākas sacensības notiek teju ik katrā nedēļas nogalē, tāpēc Īrija un arī Ziemeļīrija ir izbraukāt krustām šķērsām. Kristera mamma atzīst, ka dēla sportu gaita sākums tieši viņai nebūtu nav bijis tik viegls, kā varētu šķist, jo motokross ir visai bīstams sporta veids. Es no sākuma domāju, ka viņam pašam būs bail. Nē, bet pirmos braucienus es vispār neredzēju, jo es tikai raudāju. Tas bija briesmīgi. Tagad raizēšanās jau piemirsusies, un arī mamma ir kļuvusi par īstenu dēlu fanu. Visai ģimenei, kā arī tuvākajiem atbalstītājiem un Īrijā dzīvojošiem radiem, ir vienādi Kristera fanu krekli. Īpašais krekls ir arī mammai. Turklāt viņai ir liels prieks par Kristera labajām sekmēm mācībās. Sekmes viņam ir, viss ir ekscelenti viņam. Visi priekšmeti. Pagājušo gadu mums īru valoda druscīt kliboja, tā bijuši 4, bet tad saņēmās gada beigās. Izspēdām to 5 nāk. Jaunais sportists mācās Longfordas St. Michaels vidusskolā, un te Kristers ir teicamnieks. To apliecina arī jaunā čempiona klases audzinātājs. Kristers ir ļoti spējīgs matemātikā, un viņam ir labi panākumi angļu valodā. Tiem, kas iebrauc no citas valsts, nevienmēr tas izdodas, bet Kristeram šajā ziņā sokas labi. Sporta sacensībās iegūto trofeju kolekcijai mājās ir atvēlēti vairāk plaukti, kas izstiepušies visas sienas garumā. Pats Kristers zina stāstīt par katru savu iegūto kausu un medaļu. Tās visas viņš saņēmis pagaidām nevisai ilgajā, taču tik ļoti rezultatīvajā sportista mūžā. Nākamajā sezonā Kristers jau brauks motociklu klasē līdz 85 kubikcentimetriem. Un ļoti gribas cerēt, ka arī lielāko mocīšu konkurencē latviešu puika liks citiem trūkties. Bet pagaidām viņš ir tikai 11 gadus vecs zēns, kuram patīk riteņi, ātrums un, protams, pavadīt laiku kopā ar savu jaunāko brāli Artūru. Mūsu šodienas raidījums ir izskanējis. Pavisam drīz mēs tiksimies atkal, bet pagaidām visu labu!